Ātras piespēles un tālāk jau metiens tukšos vārtos, tur vairs nekādu variantu arī Paskvalai. Var teikt, ka jāuzteic viss mūsu meitenes, nebūs, šoreiz nebūs rezultāts punkts Evelīnai Garba. Jūlija Rozīta skaista pārēja pretuzbrukumā 3-2 un šādu ātru spēli spānietis nespēja izsakot un mūsu kapteinei Jūlijai Rozītai otrais vārtu gūms salīdzinoši īsā. Uzdots pārtiek bumbu un atkal 3-2 pārēja, pat 4 spēlētājs Latvijas izlasēja Salacieta. Tāsā bumbu Madlēnai Rozīt, lai Madlēna met un Madlēna iemet bumbiņu vārtos. Jau vakardien teicu, ka mūsu izlases rekordistei Dianai Isjominai ir 64 punkti, tā kā Simona ir nonākusi 5 punktu attālumā, bet te ir arī Spānijas izlasei. Jūlija Rozīta grāpēnai, neiznāk metiens Jūlija ar bumbiņu. Spēlē caur aizsardzību. Un metiens bumbiņa vārtos un atkal laukumā lido cepurs. Šoreiz garām vārtiem Dankfelda izdara metienu un labi pie borta otro reizi pēc kārtas pacīnās Anna Ankudinova. Līdz ar to Latvijas var turpināt veidot uzbrukumu un tas viss noslēdz. Minūtes vēl jāspēlē šajā cīņā. Kāta Melder iesāk uzbrukumu. Reike Kubulina paslīd uz reklāmas drīle un tīrs izgājiens vienatnē pret vārtiem un bumbiņa ir Esteris.